tad, kad sagriež ābolu uz pusēm, ja, un tad saka divas, divas pusītes, ja, nu, sagriezīšana, viss saprotas. Divas pusītes, vīrietis un sieviete meklē viens otru. Ja, un ka pasaulē kaut kur mana pusīte brādājas, es nevaru viņu satikt. Un tad patiesībā dzīve taču nav tik gluda, nav tik ideāla, kā mēs to iztēlojamies. Un tad tas sanāk tā, ka vienu cilvēku dzīvē apēda, nokoš un otru. Vai viņi tagad sader? Nu, nē. Bet viņi bija tā kā paredzēti viens otram. Un tad ir dažādi cilvēki. Ar šo arī tas pats. Dažādi cilvēki jau satiekās. Nu, arī nesadara, vai ne? Bet tad mēs izdarīsim tā. Vai tagad sadara? Vai nesadara? Un tas ir stāsts par to, ka nav jāmeklē sava ideālā pusē. Ka mēs sevi papildinām un veidojam attiecības tikai tad, kad izdzīvojam šīs te visus pārdzīvojumus, visus bēdas nelaimes kopā. Tad, kad dzīve nokoš to gabalu no mums kā no pāra, tad ir attiecības. Tad ir ideāls pāris. Nabols tāda brīnišķīga metafora. Un tiešām ar to var spēlēties dažādi. Pēc pasakā Sniegbaltīte, ļaunā pamāte gribējusi noindēt to Sniegbaltīti, viņa piedāvāja ābolu. Un viņa nokoda vienu pusi, palika dzīva. Nu tā, ļaunā pamāte. Bet meitenei iedeva otru pusīti. Un meitene nokoda un nomira, aizmiga. Kāpēc tā? Jo ābols ir kā viens un tas pats. Patiesībā tas ir stāsts par šo pašu. Ka dažādi cilvēki, un katram ir dažāda apziņa, katram ir atšķirīgi nodomi. Tie soļi var būt mazi, kaut kas elementārs, kaut kas vienkāršs.